Jā, tā ir ļoti liela problēma. Pierobežas pilsētas un novadi ir spiesti nodarboties ar sīko kontrabandu. Es runāju par cilvēkiem. Nav citas izējas, nav citas iztikas. Un es domāju, ka te mazāk vajag cīnīties ar cilvēkiem, kuri atved, es nezinu, tur pāris sieriņus no Baltkrievijas vai maizes kukuli. Te valstī jācīnās ar lielo kontrabandu, ar organizēto kontrabandu. Jo ēnu ekonomika mums sastāda kaut kur no valsts budžeta kaut kur 40%. Un šeit valsts pārvaldē vajag aizdomāties, ko darīt. Un tad, ja tiešām tie lielie kontrabandisti maksātu akcijas nodokli un vispārējos nodokļus, šai kundzei nevajadzētu tirgot sieriņus Daugavpils tirgū. Tas ir pirmais un pats galvenais. Ja mazā pilsētiņā vai miestā ir viens tāds veikals, un viņš strādā un veikalnieks uztur no savas peļņas savu ģimeni, es uzskatu, ka tādiem veikalniekiem ir ļoti krasi jāsamazina nodokļi. Ne tikai īpašumu nodoklis, arī PVN un citi nodokļi. Un tad viņš varēs arī konkurēt ar kontrabandas precēm, kurus piegādā viņa kaimiņi, vedot pāri robežai. Bet šeit vēl ir otra problēma. Mums Latvija ir ļoti maza. Un uzskatu, ka mūsu tiesību sargājošiem orgāniem un arī valsts ieņēmuma dienestam jāaktivizē savs darbs. Mazs piemērs Daugavpilī. Mēs pazīstam visus taksometru vadītājus. Un, kad es uzzināju, ka taksometra vadītāji gadā maksā 2 latu sociālo nodokli un arī ienākumu nodokli, tur 4 lati gadā, skaidrs, ka viņi nemaksā nodokļus, ka viņi strādā kontrabandu. Valsts austrumu robeža atrodas Latgalē. Un vislielākā kontrabanda plūsma laikam arī iet caur šo robežu. Mēs visi to ļoti labi apzināmies. Gadu atpakaļ mēs sākām strauji samazināt ierēģņu skaitu, un uz kā rēķina? Ministrijas samazināja savu status uz muitas darbinieku rēķina, uz valsts ieņēmuma darbinieku rēķina, un es varu turpināt šos atbildīgos darbiniekus, kuriem arī jāuzrauga šis kontrabandas process pēdiņās, kuriem ir jāapkaro šis process. Es uzskatu, ka noteikti ir jāpastiprina šīs struktūras, kuras strādā uz robežas, muita, ekonomikas policija, valsts ieņēmuma dienests, un stingri prasīt no izpildītājiem likuma ievērošanu.